Zinātnieki un mākslinieki. Tās ir divas visbiežāk minētās profesijas, kas tiek uzskatītas par neērtām sadarbībai ar uzņēmējiem. Dažāda domāšanas veida dēļ vieni nesaprot to, par ko runā otri. Taču, lai atkoptos no krīzes un pasaulē piedāvātu kaut ko unikālu, tieši savstarpēji sapratne pat labam Latvijai ir ļoti nepieciešama. Panorāmas ekonomikas korespondents Kristaps Petersons meklēja un atrada mākslinieku un uzņēmēju veiksmīgas sadarbības piemēru. Iepazīstieties ar 3 Mākslas akadēmijas 3. kursa studentiem – Kasparu, Jāni un Indru. Atšķirībā no saviem vienaudžiem, kas dizainu apgūst teorētiski, šie jaunieši ar saviem darbiem ir ceļā uz reāliem komerciāliem panākumiem. Sadarbībā ar uzņēmumiem Nakts mēbeles un Vannu fabrika tapuši praktiski dizaina priekšmeti, kas jau tuvākajā laikā varētu rotāt dzīvokļus un privātmājas ne tikai Latvijā. Tas ir nakts skapītis, kurš apvieno 3 funkcijas. Nakts skapītis glabā, tas nozīmē, ka viņš glabā lietas. Skan, tas nozīmē, ka viņam ir papildus elements, kas veido skaņu. Un arī nakts skapītim ir gaisma. Tas nozīmē, ka viņam ir neliels gaismas objekts, kas izstaro gaismu. Atzīstami ir studentu formas meklējumi, lai, piemēram, šaurā vietā daudz dzīvokļu namā varētu funkcionāli izmantot, piemēram, izlietni uz veļas automāta. Tāpat pie vietas taupīšanas projektiem varētu pieskaitīt šo patenta vērto dizaina izgudrojumu, kas labi iederētos publiskās vietās. Neveidojam rindu, pienākam pa taisno pie savu mērķa, raidam staru mērķī, pēc savu lietu nokārtošanas mazgājam rokas un ūdens no krāna caur izlietni nonāk šajā daļā, izskalo viņu un aiziet projām. Šo varētu nosaukt par kosmētikas kubu, piemērotu stilīgām skolas vecuma jaunietēm. Kompakts, bet ļoti funkcionāls, taču vispiligrānāk šķiet nostrādāt šī izlietne, kas domāta bērnu dārziem un atveidotu dažādu dzīvnieku, šeit konkrēti ziloņu formā. Vannas fabrikas īpašnieks Pēteris Streicis uzslavē, ka šis darbs no dizaina viedokļa visvairāk izaicinājis uzņēmuma tehniskās iespējas un ir tuvu perfektam produktam. Taču tiem, kam varbūt pa kabatai nav tik dārgas lietas, varbūt interesēs pašiem savus ūdenskritums. Ļaušu atcerēties tos laikus, kad cilvēki dušā gāja zem ūdenskritumu un mazgāties diķī, upē, ezerā. Un šķiet, ka tā visa pietrūkst mūsu daudzdzīvokļu nama mājas istabā. Ūdenskritums un tie pirmavoti senie. Un tad es izveidoju portatīvu ūdenskritumu, ventu, kur var ielikt vannā un veidot savu ūdenskritumu. Studentu un uzņēmēju sadarbībai jau pirmie augļi. Šeit redzamās vannas ir studentu radītas un izrādījušās komerciāli veiksmīgas. Latvijā studentiem, man liekas, ir problēma, ka dizaina studentiem viņiem ir problēma, viņi bieži vien neredz šī darba augļus realitātē, bet te viņus var redzēt, ka viņi ir strādājuši un pēc viņu skicēm, pēc viņu domām, ieguldot viņu pašu darbu, ir panākts rezultāts, un tātad šis produkts ir veikalā, šis produkts tiek eksportēts, viņš ir katalogos, tātad viņi redz, ka tas darbs ir reāls. Šāda sadarbība visnotaļ labi kliedē to mītu par bezgala labo un radošo dizaineru un slikto industriāli, kas nespēja saprast šo radošo pienesumu un otrādi. Starp labo industriāli, kas visu māca darīt, un dizaineru, kurš nekad nevar izpatikt industriālim. Tas ir šīs divas atšķirīgās valodas. Viņas faktiski neeksistē, tas ir diskusiju, sarunu, kompromisu formāts. Tāpēc, lai taptu jaunas lietas. Akadēmiķi gan atzīst, ka savās galvās bieži vēl cīnās ar šo divu paralēlo pasauļu saplūdināšanu, bet uzņēmēji saka, modē ir labs, bet lēts dizains. Studenti tādu var piedāvāt, un kāpēc gan, lai tā nebūtu tā unikālā prece, ko Latvija var piedāvāt pasaulē? Kristaps Petersons, Mārtiņš Andersons, Latvijas televīzija.